Nu, jākāpj augšā. Paskatīties uz pasauli no augšas. Perspektīvu iedod. Kalni vienmēr iedod perspektīvu. Tu saproti, cik tas maziņš pret visu pārējo un niecīgs. Bet vispār man nepatīk kāpt uz augšu. Process man nepatīk. Man patīk rezultāts. Pārvarot visu, ko man negribas. Mēs visu dzīvi pārvaram to, ko mums negribas. Mēs tam tiekam pāri un nonākam pie tām labajām lietām. Es sākšu ar to, ko viņi pilnīgi noteikti varbūt nekad nevajadzētu būt vai nebūs. Tā būtu grāmatvede vai kaut kas, kas ir saistīts ar cipariņiem, jo priekš viņas tādas radošās dvēseles tie cipari galīgi, man liekas, nepiestāvētu. Viņa bija pirmā mūsu tādā paziņu lokā, kas gāja Santiago ceļu. Un, ar gadiem jau tas ir kā kur populārāks un visur rakstīja, bet viņi bija un vienojoties tur 700–800 km vienai pašai to uzņemties iet. Un tas arī Dace raksturo, kad viņi nebaidās, viņi dzird kaut ko interesantu, kas viņu varētu aizraut un arī kas varētu draugus aizraut. Viņiem ar aicina visus līdzi un, teiksim, tā daudz aktīvākie un trakākie piedzīvojumi tieši ir Daces iniciēti. Te varētu būt kur skorpionādu. Ir ziņkārība un zinātkāre. Ziņkārība ir tāda, es tikai paskatīšos pats laiks, ka kā tad visiem patīk, aizbraukšu, novērtēšu, izspriedīšu. Man gribas zināt, man gribas redzēt. Man nepietiek, ka es izlasu un ka man kāds pasaka, ka kaut kur cilvēki tā dzīvo. Man patīk to pieredzēt. Jo tas automātiskais vērtētājs, viņš automātiski ienāk telpā, viņš uzreiz sāk vērtēt. Un tad tu viņu bīdi malā un saki, ka šī nav tava istaba un tavi likumi. Šeit ir citi likumi, cita kārtība, un skaties, kā viņi dzīvo un nevērtē. Novēlu jebkuram nonākt pie speciālista, jebkurā jomā, gan pie ārsta, pie notāra, pie skolotāja, pie kāda trenera, kurš tik ļoti grib iedziļināties katrā mūsu sāpē, izpētīt visu līdz pēdējai kripatiņai un ieteikt labāko risinājumu. Viņi ar savu priekšzīmi arī mums ļoti augstu latiņu uzliek, kādiem mums ir jābūt, un tādi mēs arī cenšamies būt. Nekustamo īpašumu darījumos diezgan daudz riski, kurus mēs pat varam neapzināties. Svarīgi, ka notārs var ieraudzīt arī specifiskus riskus priekš klientiem, un bieži vien notārs arī var atteikt darījumu, lai palūgtu, lai papildinātu šos dokumentus, uzlabot, un tieši Dace Elksne ir viena no tām notāram, kur ir ļoti rūpīgi, tiešām skatās visu un pārbauda. Līdz ar to mēs ļoti novērtējam, ka mēs varam būt droši. Man interesē cilvēki, līdz ar to ir interesanti viņiem palīdzēt, un šajā darbā ļoti daudz redz attiecības un to, ko attiecībām nodara manta, ko attiecībām izdara neizrunāšana nodara, jo ļoti bieži strīdi ir nevis par naudu, bet par to, kuru vairāk mīlēja, kurš domā, ka viņu vairāk mīlēja, kā kurš ir juties, kuram ir kāds aizvainojums. Un tad dažreiz cilvēki tiek tam tā pāri, un tas ir tā skaisti, un dažreiz ir tā ļoti, ļoti skumīgi skatīties. Vienkāršākais būtu pateikt, viņi dara visu, bet, lai raksturot to visu, kā viņi mums ir grupas vadītājs. Un tas ir viss saistīts ar notariātu spēju pierādīt, ka mēs kā kolēģija un arī kā valsts tālāk, plašāk skatoties, spējam izpildīt šos starptautiskos finanšu standartus, kas saistās ar noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas novēršanu. Es neesmu tipisks notārs. Ko es neteiktu, ka man patīk strādāt notāra birojā un visā, es tikai notārs nevarētu būt. Tur laikam ir tā mana mākslinieckā daba izpaužās, kad man ir vajadzīga kaut kāda nomaiņa. Bet man patīk, kad es aizbraucu uz šo finanšu ministriju un tur ir liela apspriežu zāle un mēs sēžam un mēs nerunājam vairs par to, cik maksā kopija vai kas notiks pēc mūsu nāves, bet mēs runājam jau par kaut kādām valstiski svarīgām lietām, ka ir cits, cita vide, cita tā sajūta. Viņai vienkārši patīk izaicinājumi. Un, ja viņi redz kaut kādu izaicinājumu, kur viņi arī var izaugt, viņi noteikti viņu apskatīs un izvērtēs un darīs.
Es atceros, ka bija pirmās video tikšanās ar to pašu finanšu izlūkošanas dienestu. Tu salūksnē sēži savā birojā ar basām kājām. Tu zini, ka tev tūlītās jāuzstājās, ko tu aizies izdari, uzvelc augstpapēžu kurpes un iebūc smaržas. Nu kā, jo viņas tev dod spēku, tādu kaut kādu stāju, ka tu vari visu. Un ar Auskariem ir līdzīgi. Ko es Dacei pilnīgi noteikti novēlētu, vai man būtu zelta zivtiņa, ir laiks sev, savai privātai dzīvei. Dažiem tas ir vairāk, dažiem tas ir mazāk, un man liekas, ka Dacei vajadzētu vairāk. Ja nu pēkšņi vajadzētu mainīt darbu, pieņemsim, tad viņa varētu sākt rakstīt romānus. To es arī varbūt viņai varētu vēlēt, ja jūs sakat, kā lai viņi padomā par to, vai nevajag kaut ko sākt rakstīt. Viennozīmīgi vēl viens Auskars. Dace noteikti nav materiāli, viņai materiāls vērtības, es domāju, ka nevajag. Viņai ir drīzāk tādas iespējas, izlaušanās, piedzīvojums, kur viņa atkal sevi var izaicināt, mesties iekšā un pēc tam atbraukt pozitīvi uzlādēt un turpināt to, ko viņa dara šeit.